Otrā pasaules kara muzejs, kurš atrodas Aglonā, pašā centrā, norādes ļoti viegli atrodams, jo norādes ir pa visu Aglonu. Apskatīt var Otrā pasaules kara eksponātus, kopā viņi ir kaut kur 750 priekšmeti. Mazs ieskats formās priekš jauniešiem, skolniekiem, un pati bāza galvenā, tas ir šaujamieroču austrumu fronte. Tad priekšmeti ir gan sadzīve, gan lidmašīnu fragmentiņi abu pusu. Vērtīgākā mantiņa, ko var piedāvāt apstīties, tas ir stūrī sarakste starp vīru un sievu. Obelietens Augusts un viņa sieva Marta, 1100 kopējās vēstules. Ieroči, pistoles, mašīnu pistoles, karabīnas un ložmetēji. Apskatām viņi, es uzskatu, diezgan viegli, jo viss ir sakopots uz nelielas telpas sienas. Tāda kā izprētes vieta bērniem un pieaugušiem arī. Tur ir mocis, vācu mocis, uz kura var izmēģināt, teiksim, dažādas formas, uzlikt kaut ko galvā un pabildēties. Ārā pabildēties var pie 2 lielgabaliem un lauku virtuvi. Tādi uzvadoši jautājumi pa Latvijas karogu, piemēram, tas ir obligātais, ko es katram uzdod. Un ir 6 kļūdas, tas ir speciāli izvietots par šo visu ekspozīciju. Un tad cenšas visi atrast tās kļūdas, kur viņas ir. Rudens pavasars uz šejieni brauc skolēni, arī aktīvāk un aktīvāk paliek pierakstu sistēma. Ja pierakstās jau mēnesi 2 iepriekš un brauc, piemēram, kaut kāds darba kolektīvs, un tur jau, piemēram, pastāv versija, ka ir pilna programma, ja var iziet visu ekspozīciju cauri, un ar pilno stāstījumu aizņem 2 stundas, maksimālās pat ir bijušas 4. Būsiet gaidīti Aglonā, adrese Aglona Daugavpils iela 40, Otrā pasaules kara muzejs, gan pa vienam, gan grupās, gan lieli, gan mazi.